rakstamies kā vienmēr. Tātad ir pavadīts burvīgs 3 dienas Brēmenē pie Līvuka. Līvuka pasaka čau. Čau! Esam iztaigājuši Brēmeni, esam uztaisījuši šašliku balli, dzēruši alu, alu, piedodiet, atvainojiet, pieminu alu. Esam bijuši Utenī un iegādājušies Zaicina 2 riteņsomas, lai ērtāk izvietotu visas mantas un lai tur būtu mazāk tā paka virsū uz riteņa. Bet rezultātā mēs nesarodam, mēs kaut ko vēl esam dabūjuši bonusā šeit sakrājuši lēnā garā, jo patreiz Zaiča ritenis izskatās šādi. Tātad viss iepakojums ir palicis precīzi pa 2 somām lielāks un tā lielā soma nav palikusi ne pa kapeiku mazāk. Tad vēl Zaicim ir jaunumi, tātad viņa mums tagad ir riteņbraucējs sētnieks, ir veste, lai var redzēt, kā gabalu. Lai baidās visi. Jā, es esmu ticis pie atsūtītām uz šajien jauniem apaviem, kas bija paredzēti tagad nomainīt. Līvuks mūs šodien pavadīs ar savu riteni savukārt. Jauno, jā, arī Utenī nopirkām par 40 eiro. Dosies mūs pavadīt šīs dienas sākuma gājienā kaut kādā, nezinu, kāds 11 kilometrus droši vien. Tur, kur atplīsīs droši vien. Jā, tur dosies projām. Vārdu sakot, garstāvoklis labs, perfekti atpūtušies, gatavi jauniem piedzīvojumiem. Nolēmām nedoties pa, nezinu, tā ir Brēmenes, kā saucās šitā? Vēzeli. Pa Vēzeli nedomājam doties augšā uz jūru, jo principā Vācija tā kā bišķiņ jau ir apnikusi, dosimies pa taisno uz Holandas piekrasti. Tātad pēc kādām 5 dienām mums vajadzētu būt robežstabam ar Nīderlandi, pēc kura tad atkal ievietosim kārtējo galeriju ar bildēm iekšā sakrātajām par šo posmu, tātad Hamburga, Nīderlanda. Nu, lūk tā, kaut ko gribat piebilst? Smaidīt, pasmaidīt. Mums tikai jāsmaida. Viņām tikai jāsmaida. Skaisti foni jāsmaida. Lūk, tāds info no Brēmenes. Čau! Čau!